principā, ja skatītos no biznesa viedokļa, tad tas atpelnīšanās periods, diemžēl, ļoti ilgs. Tas nemirkli nedrīkst būt kaut kādā ietekmē uz dabas daudzveidību. Arvien vairāk un biežāk mēs tādas vētras piedzīvosim. Šobrīd neviens politspēks nepiedāvā daudz maz iedzīgu enerģētikas plānu. Mēs visi runājam par ilgtspēju, bet vai tas praksē pie ilgtspējīgākas ekosistēmas ir novedis? Es teikšu, ka nē. Vai varbūt sabiedrība vienkārši ir nogurusi no biedējošām prognozēm? Šovakar jābrauc apraudzīt rūpnīcu, taču pirms tam esmu solījis iebraukt Ādažos ūdens attīrīšanas stacijā, lai klātienē pavērotu kādu eksperimentu, kurā no ūdens tiek atdalīts fosfors. 35 gadu laikā Ādaži no kolhoza centra izauguši līdz plaukšošai pilsētai, kur jaunās ģimenes izvēlas kā savas jaunās mājvietas. Diemžēl urbanizācijai līdz nāk arī pieaugoša notekūdeņu problēma, ar ko mēs esam spiest saskarties, ja runājam par ūdens atgrieznisko ciklu. Jā, Ādažu pilsēta ir ļoti aktīva pilsēta. Te ir gan industrija, gan cilvēki, un arī Ādažu ūdens saimniecībai interesē gan atbalstīt tādas jaunas inovācijas, gan arī pašiem uz nākotni skatīties un meklēt, kā viņi var aizvien labāk risināt tās dabas problēmas, arī kaut vai caur šo ūdens attīrīšanu. Un Baltijas jūra, vispār mūsu jūra, ir viena no vispiesārņotākajām jūrām. Un tas piesārņojuma iemesls, viens no lielākajiem, ir tā sauktā eitrofikācija, kur ūdens ir tik ļoti piesātināts ar barības vielām, kad tas jau nāk par sliktu. Un tas viena no tām barības vielām ir fosfors, kas no vienas puses ir ļoti, ļoti vērtīga barības viela. No fosfora tiek ražots mūsu ēdiens caur mēslojumu ražošanu, bet tajā pašā laikā, tad, kad viņš izdara savu darbu, palīdz mums uzražot augļus, jebko, auzas, kviešus, ko nu vajag, viņš nonāk ūdenī. Un arī no lauksaimniecības viņš nonāk ūdenī, ka viņš vairs nav vajadzīgs, viņš ir bijis par daudz. Un tad, lūk, ja viņš netiek izņemts no ūdens, pirms viņš nonāk atpakaļ jūrā, tad viņš kļūst par piesārņotāju, diezgan lielu piesārņotāju. Un mūsu zinātnieki, kas strādā mūsu komandā ar mūsu fosfora atgūšanas iekārtu, viņi šo problēmu bija pamanījuši un meklēja veidus, kā tad ar Latvijas resursiem, kā ar mūsu pašu resursiem, ko mēs varētu izmantot, lai palīdzētu šo problēmu risināt, lai palīdzētu tādām stacijām vai kā Ādaži vai jebkurai citai Latvijā, kuru tomēr attīra ūdeni, kā palīdzēt viņu attīrīt no fosfora. Un mēs nonācām pie tāda īpaši unikāla minerāla materiāla, ko mēs ar mūsu zināšanām apstrādājam, tā, lai viņš varētu darīt savu darbu un palīdzēt no ūdens šo fosforu izņemt ārā. Varbūt tās parastajiem cilvēkiem, respektīvi, ja mēs skatāmies uz Gauju, kurā nonāk notekūdeņi visticamāk no visām pilsētām, kas ir Gaujas basēnā, tad viss, kas aizpeld pa šo skaisto upi, nonāk Baltijas jūrā. Un, ja mēs neizņemam fosforu, tad, principā, fosforus Baltijas jūrā vienkārši baro aļģes. Jā, tieši tik vienkārši baro aļģes. Aļģes paliek par daudz. Piesaist skābekli. Jā, tad tur nav tas līdzsvars, kas ir vajadzīgs. Un Baltijas jūrā arī šī iemesla dēļ un citu iemeslu dēļ ir tās saucamās mirušās zonas, kur ir ļoti grūti tām sugām attīstīties un dzīvot. Un tad, lūk, ir tā mūsu ierīce, mūsu attīrīšanas filtrs, kur mēs ar šī minerāla materiāla palīdzību viņu ieliekam ūdenī, un ūdens iet cauri, mēs paņemam fosforu, un pēc tam, izņemot šo fosforu, mēs varam viņu sagatavot tā, ka nevis, ka mēs viņu tad tagad metam izkastē vai kur, bet mēs viņu sagatavojam kā mēslojumu. Tas nozīmē, ka mēs viņu atdodam atpakaļ, tur, kur viņš arī ir nepieciešams. Tā kā būtībā mums ir divi vērtīgi produkti. No vienas puses tas ir attīrīts ūdens, kur mēs varam labāk novadīt mūsu upēs, un no otras puses mums veidojas
mēslojums, kur mēs varam atgriezt lauksaimniecībā un turpināt šo produktu audzēšanas ciklu ar pašu radītiem minerālu mēsliem. Ja? Tieši tā, tas ir arī tas mērķis. Un, piemēram, tie lielākie piesārņotāji gan Baltijā un īpaši arī Eiropā ir lielie arī industriālie uzņēmumi, kas paši ražo kaut ko. Piemēram, ja uzņēmums, kas ražo kādus lauksaimniecībā nepieciešamus produktus, piemēram, kaut ko audzē, viņiem ir arī pietiekami lieli, ka viņiem arī savas attīrīšanas iekārtas. Tas nozīmē, ka viņi to fosforu var paši arī izņemt no ūdens un pēc tam paši savā procesā ielikt atpakaļ un ar šo fosforu audzēt tad šīs kaut vai vietas, sauzes, kviešus, vienalga, ko katrs ražo. Tā kā tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, strādājot ar mūsu tehnoloģiju, ka viņa ieiet tajā, viņa dod to apritīgumu. Respektīvi, mums ir pats svarīgākais pārliecināties, ka ūdens ir attīrīts, tad vienā rokā man ir netīrais, tas ir... Vienā rokā tev ir fosfors, ūdenis, kurā ir paaugstināts fosfora līmenis. Tik netīru mēs nevaram vēl laist ārā gaujā. To mēs pārliecinamies ar reaģentiem. Un tātad otrā rokā man ir Otrā rokā, jā, tev ir attīrīts. Šajā konkrētajā paraugā ir attīrīti 97% no ūdens, no fosfora. Un būtībā pāris stundu laikā, cik ilgi mums bija iepriekšējā testa sesija, mēs esam pāris kubus attīrījuši, un te ir maza daļiņa no tā. Tā kā ļoti interesanti pārliecināties, kā mums veiksies šodien. Jā, un tad, tikmēr mums laborants strādā, lai dabā pierādītu šī procesa efektivitāti. Un varbūt tas būs Latvijas jaunais vienredzis. Panāsim par ekonomiskiem efektiem. Visa Eiropa, visa pasaule piesārņo ūdeņus, un katrs cilvēks tā kā tāda maza biolaboratorija vai biorūpnīca, kas pārstrādā produktus atkritumos. Cik tad, nezinu, 1000 tonnas vai eiro mēs ar notekūdeņiem aizlaižam fosforu, kas salīdzinoši ir vērtīgs materiāls, kur citādi mums nāks importēt. Jā, patiesībā tie skaitļi ir ļoti pārsteidzoši. Tiek lēsts, ka teiksim, tas fosfors, kas no notekūdeņu stacijām visur Eiropā iziet Eiropas upēs, jūrās un tā tālāk, kopumā, ja viņi to fosforu, kas tiek izlaists šobrīd, sasumētu, tad varētu teikt, ka mēs izlaižam Eiropas ūdeņos ap 800 miljoniem eiro vērtu fosforu. Katru gadu? Jā, katru gadu. Un fosfors ir tiešām ļoti vērtīgs materiāls, vērtīga barības viela, vērtīga mēslojuma sastāvdaļa, un kā mēslojumu mēs arī Eiropā viņu izmantojam visvairāk, lai gan, protams, viņu var kā fosforu izmantot arī, pielietot citur. Un, teiksim, jā, tas, kad no Ķīnas un iepriekš arī no Krievijas tika ļoti lielos daudzumos ievests mēslojums, Eiropa par to arī, protams, satraucās un tad meklē dažādus veidus, kā to fosforu mēs varam radīt šeit pat. Un tad, lūk, paņemt viņu atpakaļ, neļaut fosforam izlaisties ūdeņos un paņemt viņu atpakaļ, ejot šo apritīgumu, vai ne, ka mēs tos atkritumus neredam. Tas ir viens no tiem mērķiem. Būtībā, man liekas, pats iespaidīgākais visā šajā tas, ka mēs šobrīd stāvam vietā, no kurienes iztek visi attīrītie ādažu notekūdeņi. Ūdens ir pilnīgi caurspīdīgs, nekas te nesmird. Mums fonā lēkā lielas zivis, kas tvārsta maziņās. Un tas, acīm redzot, ir droši vien jāsaka arī Latvijas zinātnieku panākums. Jā, tu pavisam noteikti. Un, nostājoties šeit, arī es personīgi jūtu, ka tas ir kaut kas tiešām taustāms un redzams, pie kā mēs strādājam. Tas mums pavisam noteikti šādas testēšanas izbraucienu uz Latvijas testēšanas stacijām dod mums arī tādu motivāciju un iedvesmu palīdzēt un nonākt līdz labiem rezultātiem, kad ūdens ir attīrīts un mēs sasniedzam tos Eiropas noteiktos regulējumus un dzīvojam tīrākā vidē un peldamies tīrā gaujā. Droši vien ir vērts arī nedaudz pārnāt to mūsu eksperimentu. Mēs paņēmām divus testiņus ūdenim, kas ieiet filtrā, ūdenim, kas iznāk filtrā. Un šobrīd laboratorijā mēs būtībā pārliecināsimies par to, kāds ir fosfora piemaisījuma apjoms pirms un pēc. Ja, varbūt pastāst nedaudz vairāk par šo procesu.
Jā, ļoti vienkārši. Mēs paņēmām ūdeni no tādas vietas, kur tas fosfora līmenis vēl ir nedaudz paaugstināts, ko pēc būtības būtu jāsamazina. Tātad mēs ielikām mūsu filtra materiālu ūdens plūsmā. Ne visā, jo te ir ļoti lieli ūdens apjomi. Mēs strādājam pagaidām testēšanas nolūkos ar mazāku plūsmu. Mēs ielikām mūsu materiālu. Mūsu materiāls pievelk fosforu, un tāpēc konkrēti laika mēs viņu izņemam ārā. Un tad, mēs paņēmām 2 testus. Viens mums parādīja laboratorijas apstākļos, tātad, ka tas ūdens piesātināts ar fosforu, un otrs mums parādīs, kad saliekot viņus blakus, ka mēs to fosforu esam nodzinuši līdz minimālam līmenim. Tā, ņem, sakrati? Tā traki, lai mums tur. Aha. Tagad Tā. varam pagaidīt. Gaidam. Reku ir pēc un pirms. Process notiek. Lai cik tas dīvaini neizskatītos, tad mūsu pirmais laboratoriskais eksperiments būs vainagojas ar panākumiem. Tehnoloģija strādā. Gan pēc acis to var noteikt, gan arī mūsu analīzes to pasaka. Dod 5 ir. Tagad brauksim uz Nordic Plast. Tā ir rūpnīca, kurā no pudelītēm, plēvēm tiek saražots polimēru granulas, kuras pārstrādājot tiek iegūti materiāli, kā piemēram atkritumi, iepakojumi maisiņi, plēves, kuras mēs izmantojam ikdienā. Paņemsim līdzi Kasparu Zakulu no Zaļā punkta un pārnāsim par atkritumu šķirošanu, jo tas ir process, kam jānotiek vēl pirms materiāls nonāk rūpnīcā. Kā tev liekas, mūsdienu atkritumu šķirošana ir sasniegusi līmeni, par kuru mēs cerējām un domājām pirms 20 gadiem? Viennozīmīgi nē. Tāpēc, ka katru gadu izaug, piedzimst jauni cilvēki, un tie ir jāmāc viss arī no nulles, un tas ir tāds nebeidzamais stāsts. Protams, ka tā paudze, kur mēs sākām izglītot pirms 20 gadiem, tad, kad viņi bija skolnieki, tiem jau droši vien tagad pašiem ir skolnieku vecuma bērni, un ar tiem jau mums ir vieglāk strādāt, bet nav jau tā kā droši vien viņi ideāli jau visu tagad darītu. Bet es domāju, ka vēl gadi 20, 30, kamēr nomainīsies kaut kāds 2-3 paudzes, un ka tā šķirošana būs tāda jau tāpat kā maizi nopirkt veikalā vai aizgriezt ūdenskrānu, tik pašsaprotam. Zaļais punkts strādā tādā virzienā, sanāk tā, lai nebūtu šo resursu, jo mēs jau mācām iedzīvotājs neradīt vispirms atkritumus. Tad, kad galīgi nav citas izējas, tad tas rodās kā atkritums, un tad sašķirot, un tad jau var meklēt tās vērtības, bet droši vien, ka sākotnēji nevajag mēslot. Bet tavuprāt, kas ir tas, kas nestrādā? Tad, kad mēs sākām, ja tu atceries, cik mums bija krāsu konteineri, bija papīram bija zils, tad bija plasmasai dzeltens, tad stiklam zaļš, un tad bija melnais. Tie, kas pabija Eiropā, droši vien, kad atcerās Vāciju, pirmsākumos ar 3 krāsu konteineriem stiklam, baltam, zaļam, brūnam. Jā, man liekas, ka teica kaut kādi 7 līdz pat 9 dažādi konteineri, kas pie mājas ir izvietoti. Un es atceros, ka bija viens students, Daniels, jāatceries, Jeļisējos, apmēram 2000 kaut kādā 4. vai 5. gadā viņš brauc, es nemaldos, uz Tukuma atkritumu poligonu un pētīja par to, kā vajadzētu, kas vispār, ko tur var izšķirot laukā. Un tad toreiz viņš tā interesanti teica, viņš saka, ziniet, es te tā papētīju, vispār atkritumus ir jāšķiro tikai 3 daļās. Pirmām kārtām mums ir jādabū nost stikls, otrām kārtām jādabū nost bioloģija, un īstenībā tā visa pārējā masa, ja tā būs bez stikla un būs sausa un, nepiemēslot ar bioloģiju, būtu sašķirojami, jo nav jau pēc būtības nozīmes, vai tā ir plasmas kanniņa, vai tas ir plasmas spainis, jo arī, piemēram, plasmas spainis jau visticamāk, ka priekš mums var būt kā resurs, no kur var saražot, jo tur jau tāda paša plasmas vien iekšā ir.
Pastāst, ko Nordic Plus šodien ražo? Un no kā arī, lai mēs saprotam, kas ir tas, ko mēs varam sašķirot, kas nonāk dzeltenajā konteinerā, kas nonāk tālāk šeit. Jā, Nordic Plus arī pārstrādā to, ko iedzīvotāji noliek šķirošanas konteineros. Tas, kas nonāk šķirošanas konteineros, pēc tam nonāk šķirošanas stacijās pie apsaimniekotājiem. Un tad apsaimniekotāji attiecīgi sašķiro šo produkciju vairākās polimēru sastāvdaļās, piemēram, LDP, caurspīdīgs, krāsains, HDP, polipropilēns. Vēlos jūs iepazīstināt ar šīs rūpnīcas vadītāju Andri Trumaru. Viņš ir īsts lietpratējs un savas jomas entuziasts. Mēs nevaram pārstrādāt visu, bet mēs varam pārstrādāt LDP, HDP un PP. Būtībā, lai runāt cilvēkiem saprotamā valodā, šī ir caurspīdīga plēve. Tā ir caurspīdīga plēve. Ok, šī ir caurspīdīga plēve. Tā ir balta plēve. Šī ir balta plēve, ar kuru mēs ikdienā kā patērētāji sastopam. Praktiski ar viņiem vairāk saskarās lauksaimnieki, kur ir šajos Big Bag maisos tie ielikņi. Viņi ir baltā krāsā, tos mēs izgriežam un dabūjam baltu plēvi. Šī tātad, ja es pareizi lasu, ir pelēkās vai miks vai dārga. Jā, tā ir krāsainā plēve, kur tiek pārstrādāta, un gala produkts viņiem ir 95% gadījumā atkrituma maisi. Tad, principā, ja jūs izmetat atkritumos kaut ko plēvē līdzīgi, tad visticamāk, tas maisaimniecība atgriežas kā atkrituma maisiņš. Un šis, es saprotu, ir Nordic Plus viens no interesantākajiem produktiem. Ja? Jā, tas ir polipropilēns no Big Bag maisiem. Mēs pārstrādājam tos populārākos. LDP ir kaut kādi tur 20-25% no visiem polimēriem atkritumos, un polipropilēns ir kaut kas ap 11%. Tā kā tās ir divas lielākās sadaļas no polimēriem, kas tiek. Kas notiek ar šampūnu pudelītēm? Šampūnu pudelītes arī var pārstrādāt. Viņas arī attiecīgi sašķiro šķirošanas stacijās pat tikai par šīm šampūnu pudelītēm. Attiecīgi viņas nonāk uz līdzīgu veidu pārstrādes rūpnīcām kā šī, kur tad viņas tālāk sasmalcina, nomazgā un atkal pārstrādā. Mēs esam daudz runājuši arī ar Kasparu par atkritumu šķirošanu. Kā atkritumu šķirošana notiek šeit? To dara cilvēki, to dara aparāti, izstāst tādā vienkāršos vārdos procesu, lai katram cilvēkam ir skaidrs. To dara gan. Arī, principā, lielākoties šķirošanas stacijās visur tas jau notiek automātiski. Protams, ir vēl vietas, kur tas notiek manuāli, kur cilvēku rokām šķiro, bet kur to dara optiskie šķirotāji, tas ir daudz efektīvāk. Un viņi arī tur nesašķiro ideāli. Bet savukārt mums kā pārstrādātājiem, mums to gala produktu vajag pēc iespējas tīrāk un viendabīgāk, tāpēc mums vēl ir pašiem savu priekššķirošanu, kur to priekššķirošanu veids vai nu cilvēki, vai nu iekārtas. Labi, un iekārtas noteikti pārņem to, ko dara cilvēki. Viennozīmīgi, jā. Labi. Kā izstāst gadiem ejot, vai šīs izēja materiāls, ko izmanto jaunu produktu ražošanā, viņš kļūst vērtīgāks, vai viņš, teiksim, ir sasniedzis kaut kādu savu cenu līmeni, un mēs zinām, ka izēja materiāls maksā tik un tik? Es domāju, ka viņš nav sasniedzis savu tādu pīķa līmeni, tas vēl tikai būs, un tas ir saistīts arī ar visu likumdošanu, kas Eiropā notiek, kad ir pēc iespējas vairāk jāizmanto otrais izēvielas. Līdz ar ko es uzskatu, ka tā cena viņiem tikai pieaugs. Cik daudz un cik ilgi, tas, protams, nav zināms. Mēs droši vien apzinām, ka PET pudele ir vērtīgākais, kas ir atkritumos, bet pēdējā laikā nemaz viņa atkritumos nenonāk, jo viņa nonāk depozīta sistēmā pa taisno uz rūpnīcu. Bet tavprāt, no dzeltenā konteinera, kādu mēs to pazīstam šodien, kas ir vērtīgākais šajā dzeltenajā konteinerā? Teiksim, pēc tādas gala cenas visvērtīgākais ir caurspīdīgā granula. Un tas ir īstenībā jebkuram materiālam, vai tas būtu polipropilēns, HDP vai vienalga kurš polimērs. Ja mēs viņu varam dabūt caurspīdīgi, tad viņš vienmēr būs vispieprasītākais tirgu. Tas ir līdzīgi tāpat kā ar PET pudelēm bija, kad pāris gadus atpakaļ bija gan tumšās pudeles, gan gaišās pudeles, zaļas, dzeltenas, zilas.
Tagad, principā, ir tikai caurspīdīgas vai gaiši caurspīdīgas, jo vienkārši vieglāk viņu pārstrādāt, tu iegūsti augstvērtīgāku produktu, un tu pēc tam to produktu var arī izmantot vairāk pielietojumu, jo tu to caurspīdīgi vienmēr varēsi nokrāsot, kurā krāsā, kā tu vēlies. Uzdošu tev provokatīvu jautājumu. Kā tev liekas, vai ir jau sākusies, vai varbūt nākotnē būs cīņa par atkritumiem kā otrreizo izēvielu? Es domāju, ka viņa jau ir sākusies. Tas atkal ir saistīts ar to, ka tas pieprasījums pēc viņam pieaugs, jo vairāk būs jālieto viņš gala produktā. Un, piemēram, ja mēs skatāmies tādā Baltijas līmenī, tad jau tas karš jau notiek. Kas par to mūsu ilgtspējas guru, ko tu esi savā ikdienā mainījis pēdējo 3, 4, 5 gadu laikā? Mēs tā kā par fizisko personu runājam, Nē, pirms Eirovīzijas laikmetā. Jā, tātad sāksim ar to, kad esmu ļoti, ir tāds vārds taupīgs, ja? Skops patiesībā kā vidusmēra latvietis. Un izstāstīšu, piemēram, vienu piemēru. Jaucu nost veco sētu, nebija dēļi impregnēti, parasti ļoti mīļi, tā teikt, var pieglaust pie vaidzeņa. Nopuvusi ir augšdaļa no lietas un apakšdaļa no gruntsūdeņiem, kas izceļās, bet vidus tad ir vesels, un tad tas apmēram metrs. Tad es to augšu nost, apakšu nost, to es aizgāju uz pirti uz kurināšanu aizsūtīju, vidus dēļ, tos dēļus es izmantoju jau 10 gadus, to sētas taisa kompostu kastes. 2 gadus, 3 gadus apmēram kalpo, sliktākos dēļus prom, labākos atstāju nākušos. Man vēl palikuši kaut kādi 15 dēļi no tiem 10 gadiem. Tas kā viens, piemēram, bioloģija šķiroja. Man, protams, besīja laukā tās vārnas un tās žurkas, kas nāk, bet neko, jāpiecieš dzīve. Vai tu šķiro savā kompostkaudzē vai kompostkaudzē. Okay. Virtuvē man ir tāds trauciņš, kur mēs liekam kartupeļu mīzes, gurķu mīzes, visu, un tad nesam. Un es biju nopircis to plastikātā šķirošanas tvērtni, bet tur vēl es iztaisīju elegantu apakšzemi, pazemi tādu baigo labirintu uz barotā. Un es domāju, labi, atstāšu to pašu koku, un to plasmas es neizmantoju. Un kas man vēl pat bioloģija pateica, iepakojums pats par sevi, man saka, tev veseli 2 šitie dzeltenie konteineri mājās. Es saku, nē, viens ir pamatam, un otrs tad, kad tas ir pilns, tad rezervēju, var uzpildīt nākošo, jo man ir izvešana vienreiz mēnesī iepakojumam. Stikls pats par sevi, iepakojums. Parasti atkritumi un... Ko dara tekstilu? Es apgriežu uz otru pusi un mugurā vēl vienreiz. Nē, labi. Tas jokam. Es, protams, velku līdz pēdējiem brīdim, un tad, kad tāds rādītājs tā kā baltam kreklam, tā pagriež un te ir tāds zeltans iekšā, tad skaidrs, kad ir jāpērk jauns krekls, un tad es nesu uz tekstilu konteineru, tagad jau ir pietiekoši daudz savairojušies, un es zinu, ka, varbūt kāds uzvilks mugurā, bet varbūt izmantos un saražos šķiedrs, bet es vienmēr aiznesu izmazgātus tīrus, es nekad nelieku tekstilu konteinerā tāds, kas ir, kā tas čals staigai. Trūkst šo te mazo uzvaru. Trūkst informācijas par to, kas ir nostrādājis. Jo, ja mēs skatāmies uz kaut kādu globālo statistiku, naftas patēriņš gadu no gada aug, enerģijas patēriņš gadu no gada aug, patēriņš aug, globālais IKP aug, tad jautājums, ko mēs varam mainīt, kas ir tas, ko mēs esam mainījuši. Mēs esam ļoti daudz ko mainījuši savu patēriņa ieradumu jomā, sākot ar pāriešanu uz energoefektīvākiem elektroaparātiem mājās, uz mašīnām un tā tālāk. Dīzelim ir lielāks nodoklis, bet visu to salikt kaut kādā ķēdītē un saprast, kas patiešām no tā visa ir ietekmējis, mainījies, to neviens nav pateicis. Mēs vēl vien runājam par to, cik grādus pasauli uzkarsīs līdz 50 gadam. Scenārijā neko nemainām, scenārijā kaut ko mainām, bet kas ir mainījies pa pēdējiem, 5, 10, 20 gadiem? Mēs visi atceramies, bija stāsts par ozona caurumu, ka ir ozona caurums, tūlīt viņš būs tik liels, ka visa pasaule iznīks. Globāli panākt vienošanās, ka mēs šīs gāzes, kas noārda ozona caurumu, tika samazināts viņu lietošanu. Bet vai kāds ir publiski runājis par to, kas notiek ar šo te ozona caurumu? Vismaz es personīgi neesmu dzirdējis. Un man
personīgi tiešām ir interesanti, vai mums izdevās ierobežot šo te ozonu caurumu izplatību vai nē, jo bija kaut kāds periods, kad visi par to runāja, nu, ka tūlītās pasaulē būs beigusies. Bet kāds ir gala rezultāts tam, ko mēs apņēmāmies mainīt darīt, par to neviens kaut kā nerunā. Tā kā es teiktu, ka, lai radītu pārmaiņas, ir nepieciešams ne tikai biedēt cilvēkus ar neizbēgamību, bet arī runāt par to, kas tiek darīts, kāds tam ir rezultāts, lai cilvēks sajūt, jā, hei, es mainot kaut kādu savus patēriņu ieradumus, var tiešām panākt lielas izmaiņas.